Bet ja nu varbūt tur nesanāks, ja nu šitie džeki ir kaut kādi tur skameri. Tas, kam ir grūti noticēt, ka tie rezultāti var būt tik labi. Kādu rezultātu mēs sasniedzam 30 dienas? Es vēl tagad tam bišķi nevaru noticēt, ka ir 21 000 eiro. Kas varbūt bija tās galvenās problēmas, ko es vispār izlēmu, kad jā, ar šiem džekiem ir vērts strādāt? Man patika tas jūsu azarts un tā ticība tam, ka tas var izdoties. Tās sarunas vienmēr bija tik profesionālas, tik cieņpilnas un tik mērķtiecīgas, ka tas tās šaubas īstenībā kliedēja. Čau visiem skatītājiem! Šodien mēs esam ar mūsu klienti Ievu. Jā, 25. Čau! Un tā būs neliela intervija, iepazīšanās mums ar Ievu. Papļāpāsim mazliet par rezultātiem, vispār par kopēju sadarbību. Ieva, varbūt sākumā iepazīstina ar sevi, kas tu esi, varbūt ar ko tu nodarbojies. Mans vārds ir Ieva Meņģele. Es esmu seksualitātes un attiecību speciāliste, grāmatu autori, vairāk grāmatu autori, pāris spēļu autori un afrodīzija, tad vispār radošs cilvēks un palīdz cilvēkiem uzlabot seksuālo dzīvi. Mēs ar Ievu sadarbojamies kopā jau, manuprāt, 4-5 mēneši. Ja? Jo varbūt tu atceries, tad, kad pirms mēs vispār uzsākām sadarbību, toreiz pirmās sarunas, kas mums bija ar mani, ar Tomasu, vai tev bija kaut kādas šaubas pirms tu sāki strādāt, vai kas varbūt bija tās galvenās problēmas, kāpēc vispār izlēmu, kad jā, ar šiem džekiem ir vērts strādāt? Šis ir ļoti labs jautājums, un man jāpastāsta viens mazs stāstiņš par pirms es ar jums sāku sadarboties un pēc. Tad pirms tas bija 24. gada beigas, 25. gada sākums. Klasiski cilvēki mēģina apņemties kaut kādas jaunas mērķus un vai kaut kā pārplānot arī tā skaitā savu biznesu. Un es biju ārkārtīgi nogurusi no visām pārdošanas aktivitātēm un visām šīm mārketinga lietām, un es priekš sevis tādu vēlmi izteicu vienkārši visumam, ka es vēlētos vienkārši darīt savu darbu, dziedāt savu dziesmu, būt dziedātājs savai dziesmai, un lai man ir cilvēks, menedžeris vai kaut kā tā, kā viņi varētu saukt, jā, kurš rūpēs par visu pārējo, kurš rūpēs par šīm pārdošanas un mārketinga lietām. Un pēc neilga laika, man liekas, tas bija martā, man zvanīja Tomas. Un Tomasa viena no pirmajiem vārdiem ir sekojoši: Ieva, iztēlojies, tu esi dziedātāja un mēs esam tavi menedžeri. Un tajā brīdī man bija milzīgs pārsteigums par to, ko viņš pateica. Un tas likās ļoti zīmīgi un iedeva man to sajūtu, ka es šiem čaļiem īstenībā drīkst uzticēties, tāpēc, ka viņi jau zināja, ko man vajag. Bet jā, es biju ļoti nogurusi no tā, ka es daru un man neizdodas tā, kā es gribētu. Man gribējās labākus rezultātus, un jūs mani pārliecinājāt par to, ka tas ir iespējams. Varbūt vari padalīties, kas ir tās lietas, kas bija tas veids, kā tu pārdevi līdz varbūt mēs sākām strādāt kopā? Kas bija tas? Šis arī ļoti labs jautājums. Pirmkārt, es mēģināju pati. Nevis mēģināju, bet darīju pati. Tātad tas ir organiskais saturs Instagramā, Facebookā, mājaslapā, kaut kādi pasākumi klātienē. Palielam tas viss. Grāmatas arī grāmatnīcās, protams. Un es kaut kādos brīžos mēģināju piesaistīt arī mārketinga speciālistus, bet interesanti, šie mārketinga speciālisti ar laiku paši no manis atteicās, jo viņi uzskatīja, ka seksualitātes tēma ir pārāk sarežģīta, lai vispār ar to strādātu. Un man īstenībā bija tā pārliecība, ka ja viņi nevar, tad kur nu vēl es? Kā es pārdošu šo produktu vai pakalpojumu, jo tā ir tik ļoti sensitīva tēma. Visi zina, ka Instagram un Facebook reklāmas algoritmi man vispār neļāva bulstot nevienu manu ierakstu. Un attiecīgi arī šie marketinga speciālisti ar to saskārās. Un šīs reklāmas bija diezgan neveiksmīgas. Un tāpēc, jā, man patika tas jūsu azarts un tā ticība tam, ka tas var izdoties. Tāpēc man likās, kāpēc nepamēģināt? Mēs tev sadarbojamies 5 mēnešus, bet varbūt padalīties, kāds bija mūsu rekordmēnesis, kādu rezultātu mēs sasniedzam 30 dienas kopā? Tas bija, drīkst teikt, mind-blowing. Es vēl tagad tam bišķi nevaru noticēt. 30 dienās tie bija gan 21 000 eiro. Tas ir wow. Latvijā tas viennozīmīgi ir wow, un mums arī ir liels prieks, tu viennozīmīgi ierindojies mūsu leaderboardā ar tiem rezultātiem, ka mums rītīgs prieks ir. Varbūt var pateikt kopumā, tu zini, cik kopumā mēs šīs sadarbības laikā esam sasnieguši apgrozījumu? Ja nemaldos, šodien skatījos, tie bija ap 45 000 eiro. Augusts vēl nav noslēdzies, bet tur arī bija jau ap, ja nemaldos, 15. Jā, kā ļoti labi. Okay.
finansiālā puse tas ir viens, ļoti svarīgi, piekrītu. Vai ir kaut kādas citas lietas, kas tev, teiksim, patīk, ko tu izcelt varbūt sadarbībā ar mums, kas tev patīk tur vai nu pašā komunikācijā, vai stratēģijā, vai darba dinamikā, vai komandā, nu, kaut kādas lietas, kas tev patīk? Nu, es būšu emocionāla. Man ļoti patīk tas, ka jūs esat jauni un ambiciozi, jo tas arī mani motivē darīt vairāk. Man ārkārtīgi patīk tas, ka jūs esat komanda, kad nav viens cilvēks, bet komanda, un katram ir es zinu, pie kura man vērsties konkrētos jautājumos, katrs par kaut ko ir atbildīgs un dara to ļoti labi. Tā jaunība un profesionalitāte, tas profesionālais līmenis, gan komunikācijas ziņā, gan zināšanu līmenis, man liekas, vienkārši pat brīžam neticami šķiet, ka tik jauni cilvēki var būt tik veiksmīgi un tik zinoši. Jā. Tas ir tāds milzīgs komplekts. Es nereāli priecājos par to, kādi jūs esat un ka es varu ar jums sadarboties. Tieši tāpēc, jā. Pirms mēs sākām sadarboties, tev bija kaut kādas šaubas, teiksim, bet ja nu varbūt tur nesanāks, ja nu šitie džeki ir kaut kādi tur skameri vai viņi tikai mānās, vai, jo ir dzirdēts daudz Latvijas stāsti, kad cilvēki mēģina, viņi tiek brutāli apčakarēti un gala rezultātā uz dirzas paliek, tā var teikt. Tev arī bija kaut kādas šaubas vai dzirdēt stāsti, kad, kāpēc neuzsākt? Tieši dzirdēt stāsti man nebija, bet kaut kur apkārt, protams, tā arī klīst, bet man bija personīgas references, es teiktu, un personīgi ieteikumi, kas man piešķirtu uzticības kredītu jums. Visādi citādi es nezinu, vai man būtu tik viegli jums uzticēties, bet no otras puses tās sarunas vienmēr bija tik profesionālas, tik cieņpilnas un tik mērķtiecīgas, ka tas tās šaubas īstenībā kliedēja. Tas, kam ir grūti noticēt, ka tie rezultāti var būt tik labi. Tas ir tas, kam ir grūti noticēt, jo salīdzina manu ienākumu līmenī pirms šīs sadarbības, tad tā ir pilnīgi cita opera, un kaut kādā brīdī es tiešām domāju, ka varbūt man jāmet pie malas šī nodarbošanās, jāaudzē vistas un jāpārdod olas, varbūt, ka tas būtu vienkāršāk. Tā kā jā. Super, prieks dzirdēt, un laikam tāda pēdējā lieta būtu skatītājiem, ja nu viņš šobrīd skatās un pats ir kaut kādā procesā, lai tur sadarboties un mums nesadarboties, balstoties no tavas pieredzes vai zināšanām, ko tu darītu viņa vietā vai ko tu ieteiktu vai ko tu teiktu? Jā. Man laikam ir 3 lietas, ko es gribu ieteikt. Pirmkārt, zināt, ko tu gribi pats sasniegt. Man bija konkrēts mērķis un konkrētā termiņā. Es īstenībā pārsniedzu šo mērķi, kas ir vēl krūtāk. Tātad zināt, ko tu gribi. Tad noskaidrot visus neskaidros jautājumus, nebaidīties jautāt. Jo man arī brīžam bija kaut kādas šaubas un neticība, ka tas varētu nostrādāt, bet uzdot jautājumus un saņemt no Patrika atbildes, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un prast vienoties. Tas, man liekas, arī ir nemest plinti krūmos, ja atšķirās kaut kā tie viedokļi, jo kaut kāds pāris situācijas tādas bijušas, ka atšķirās viedokļi vai atšķirās redzējums, un tad nebaidīties par to diskutēt un vienoties tā, lai abām pusēm ir forši. Es absolūti piekrītu, tāpēc, ka es domāju, ne tavs, ne mūsu uzdevums nav panākt savu patiesību. Mēs vienmēr gribam win-win, un mēs gribam atrast to, kas patiešām strādā un kas būs labākais. Tāpēc, jebkurās attiecībās, komunikācija ir atslēga. Gan ar meiteni, gan ar vīrieti, gan arī biznesa attiecībās. Tā kā Ieva, paldies tev! Paldies tev!